Tā. Izbraukājām oblieti, izlīdzinājām visu te, lai iet taisni no mauriņš smuki. Tagad liksim akmeņus iekšā. Šādus te pēdiņas akmeņus, lai pieejas ceļš un aizies ceļš uz dārzu. Rekur atzīmēju metrimēru, blietas platumā 50 cm, noņemsim virsējo kārtu, iebērsim oļus, pieblietēsim un tad mēģināsim dabūt akmeņus tās pēdas zemes līmenī, lai kad izaug zāles pļaujā brauk pāri. Nu, ot. Tā mums izstāst šobrīd. Rekur rokam vaļā. Rekur tās pēdas. Šādas te. Nu, skatīsimies, kā sanāks. Es domāju, ka rezultāts būs baigi patīkams. Nu, tā, darbojamies. Salikām akmentiņus. Šādi viņi te izstās. Būs uznāks lietus, vēl viņi nosēdīsies, iesēdīsies pareizajās vietās. Tagad nevar redzēt, jā, kad būs saugusi zāle ar augstspiedienu mazgātāju, mēs viņus nomazgāsim. Būs gaiši smuki. Tagad sasēta zālīte, uzbērām pa virsu vēl melnzemi, jo likās tā zeme tik ļoti pieblietēta, ka viņi varētu neiedīgt tur iekšā. Aplaistījām visu un tagad tur nestaigāsim, staigāsim tikai pa akmentiņiem. Un tad cerams, ka šajā ēnas pusē, kur vispār saule pa dienu pa lielam neiespīd, ka te mums izaugs smuka zālīte. Nu, ot, un iesim tuliņās tālāk uz nākamo posmu. Un tā pa... Tā, nu ir pienācis 8. maijs. Un reku šūnīšu celšana var sākties. Tikko noņēmām mūsu plēvis, lai smuki žūst. Pirmais izcelsim ārā, kas iet pamatu vainagam dēļus, uzliksim, lai viņš žūst saulītē smuki. Un tad ķersimies klāt, pamatus raksim iekšā keramzītu blokus, jāblietē, bišķītiņās iecementēt arī gribās, lai viss labāk turās. Nu tā, šito mēs principā sanāk pirms kaut kādu pusotru mēnešu savedām, sakrāvām visu smuki. Uzlikām plēvi, un tā viņi te ir žūši. Salikām kā pareizi vajag, visur spraugās. Reku, tā tas viss izstās. Nu, tagad vilksim ārā šitos lielos. Nu, rekur uz čūnīšu vieta paredzētā. Pirms tam bobkatiņa atbrauca visu, jau mums izlīdzināja. Un patiesībā sāksim nevis ar keramzītu blokiem, bet mēs, par cik te jau viss ir vaļā, noņemsim šo veco sētunos, tur ir metāla staba aizmugurē, iztaisnosim viņus un iebetonēsim taisni. Plus jānozāģē visas tās lazdas nost ir tur. Un sākumā sakopsim sētu, un tad sāksim vilkt striķus un skatīties, kur mums te tas šķūnīts nāks. Tā, nu rekur attīrījām lazdiņas, izzāģējām ārā, un tuliņās bišķi attīrīs visu, un tad droši vien pamēģinās paslīpēt šitos stabus. Tādu iebetonēt, iztaisnot, un tad viņus nokrāsot un uz nakti, lai viss žūst. Nu tā izņēmām, par cik šūnīts aizmugurē būs no šitās vietas 2,20 plus vēl bloki, 2,40 kaut kādi. Attīrījām visus, kas varētu uz jumta te locīties virsū. Šitos pārējos atstāsim. Un tā mums te izstās. Tagad viss šitas jāiznes uz turieni. Tā, nu jā, nu rekur šitā ir jau sanāk 3. diena, kad darbojamies. Lai gan pirmās 2 dienas baigi noņēmāmies ar sētu. Vakardien bija iespēja pa labu cenu dabūt neapzāļus dēļus sētai. Tāpēc tur ar pusdienu aizgāja, kamēr mēs viņus atvedām, dabūjām busu. Bet nu tā, šī tik tālu ir tikts. Rekur esam salikuši jau saskrūvētas brusas 2, 3. vēl stāv pagalma otrā pusē. Sarakām bedres, sabērām oļus, sablietējām, vakardien arī mazliet uzlējām ūdeni, lai viņš smuki sasēžās iekšā. Tā kā šitā puse blokiem gandrīz jau ir gatava, tur vēl pēdējie pielīdzināšanas darbi. Nu, un šodien te raksim otrā pusē blokus un pa vidu raksim. Un tad skatīsimies, moški jau, ja paveiksies un sanāks, varēsim šodien jau kaut kā sākt to vainagu apakšējo skrūvēt kopā, likt. Vēl vajag ranta septiķi apstrādāt visas brusas.
Vakardien vakarā pašā, kad beidzām darbu, nomazgājām šitos keramzītu blokus. Nopirku melnu krāsu, nokrāsos viņus melnus, vismaz priekšējo rindu točiņu, jo viņi sanāks būs kaut kādi 10 cm ārpus virs zemes. Un lai viņi neizstāsta krimināli. Nu tā. It kā liekas, ka nekas daudz nav izdarīts, bet tas laiks baigi iet uz priekšu. Ļoti grūti bija rakt. Mums te šausmīgi akmeņaina zeme ir. Tie akmeņi nāca ārā un tie no visi. Te no 2 bedrēm jau bija 18 akmeņi. Plus te vēl saknes no bērza. Tā kā tas rakšanas process arī nav tik vienkārši. Kur ir paštaisītā blietīte. Ar šito mēs blietējam. Ļoti labi blietējās patiesībā. Un tālūk. Tā kā cerams šodien jau kaut kādā mērā tā grīda sāks jau iztīties pēc grīdas. Kroči, esam riktīgi nočakarējušies ar pirmo rindu. Pirmkārtām nokrāsoju keramzītu blokiem augšas, tās, kas slīdīs ārā no zemes, lai nespīd tas pretīgais pelēkais. Tagad esam uzlikuši brūsu. Nekur var redzēt, ka paceļās, bet tas tāpēc, ka te ir savienojumi vien, es domāju, no svara viņš smuki iesēdīsies, kā viņam jāiesēžās ir līmeni, beidzot dabūjām. Izvilkām, kā mēs darījām, mums pat cik ir iztaisnot sētastabi. Mēs ņēmām tieši 3,50 no sētastaba te, tur pirmo un pēdējo bloku izlīdzinājām, novilkām striķu un tā vidējos pielikām pie striķa. Līmeņojām lēnām, cēlām ārā, bērām smiltiņu, atkal cēlām ārā, bērām smiltiņu, tā visu līmenī pa vienam blociņam. Vakardien mēs jau tur noblietējām ar roļiem, reku šodien sanāca mazliet rakt ārā jau. Un tā, nu tik tālu ir tikts. Mēģinam saprast, vai augstums patīk, vai gribās tomēr viņu mazliet augstāk no zemes. Nezinu, toņās apsēdīsimies, skatīsimies, domāsim. Tad šitos jau iebērs ar smilti, pieblietēs mazlietiņās, lai viņi nekustās. Un pēc šitiem mēs ņemsim tad kur ir saraktas bedres, kur precīzā vietā te atradīsies bloki. Uztaisīs otru malu, un tad attiecīgi tad mēs ņemsim vidējo, pa vidu arī tādu brūsi iet. Un tā ņemšanās beigā, kur šitas tagad rekords, šitāda akmeni izrakām ārā. Un mēs tur rodas bedrīti, un tur šitāds akmenis apakšā gadās. Tu jau sākumā nemaz nezinu, cik viņš liels ir. Nu tāds pamatīgs. Nu, tāda tik tālu esam tikuši. Tā, nu pēc vakardienas jau izstāst, kad darbiņš iet uz priekšu. Visi bloki gandrīz ir ierakti. Kur pamatu vainags jau ir rāmis sataisīts. Vēl panāks pa vidu vidējā brūsa. Bet šodien jau sākām darboties. Izlikām cauri visur finieri. Pastījāmies, vai viss sakrīt. Ieskrūvējām šitos te, lai nekustās, lai ir viss pēc izmēriem, lai mums sakrīt te, kad visas maliņas ir kopā. Tuņās pārcelsim uz to galu, pārbaudīsim vēlreiz, vai viss pareizi. Un tad sāksim ar lielajām skrūvēm, koku skrūvēm skrūvēt pie blokiem klāt. Es parādīšu, kādām skrūvēm mēs skrūvēsim. Jo lasīju internetā kaut kādā fórumā, kādi dībeļi, kas labāk, un Džeks teica, ka viņš visu kaut ko bija iztestējis, un ka vislabāk ar koku skrūvēm pievelkās. Nu, un mēs tad vilksim ar šitādām te 20 cm skrūvēm cauri. Pastīsimies, kā viņš pievilks. Nu, tā, un tad, kad pieskrūvēsim karkas pie tiem blokiem, tad pēc tam izraksim pa vidu bedres un ieliksim vidējo vēl stiprinājumu. Tad vēl jāsaliek rībiņas, un tad jau varēs skrūvēt finieru klāt. Nu, šitā izstās. Nu, plāns, ka šodien pabeidzam, tad mēs pēc tam brauksim uz Rīgu. Bet tad vismaz tā būs grīda uzlikt, un te jau varēs domāt pa pārējām sienām un visu karkasu. Roberīdu salikām, lai mitrums no blokiem nenāk uz augšu, viņu vajadzēs pieregulēt. Apstrādājam ar antiseptiķu kokus. Un tā. Nu, rekā, nākamais video un grīda uzlikta nav. Sanāca tā, kad šī pusēs uzlikām pirmās šitās rībiņas te, uzmetām finieru pa virs un sanāca tā, ka te gan 3 kvadrātmetrs sanāk, kur apakšā nav nekāda stiprinājuma, viņš patiesībā diezgan locījās. Ka sapratām, te būs jāliek dubultā vēl stiprinājums apakšā. Nu, vot. Bet nu tagad ir salikts, zeme ir pielīdzināta. Ko redzēt, smuki izstāst, ka nokrāsoja melnus keramzītu blokus, uzreiz tik zolīdi viss. Un tagad klāsim iekšā ģeotekstilu un bērsim mazu kārtiņu oļus pa virsu.
izdarīsim to, un pa lielam все, tad nesīsim finieru un skrūvēsim klāt, un šodien tad grīda būs gatava, jo šodien obligāti jāpabeidz, rītdien lietus ir, lai tu izpasam no dubļos un viss labs. Tā kā principā tas arī tikai mainījies ir, kamēr saskrūvējām, salikām šitos, skrūvējām vienkārši izurbām caurumiņus, un 45 grādos ar garajām skrūvēm, laidām iekšā stāv normāli, nekur nekustās, nekur nepaliks, pieskrūvēs finieri, viņš vēl visu saturēs kopā vairāk. Un tā izstāst, kad uzlikām ģeotekstilu, uzbērām oļus. Oļus nebija žēl, mums ir vesela kaudze, kur īsti nav, kur šobrīd izmantot. Mums viņa patiesībā traucē, tāpēc mēs ar brīvu sirdi bērām oļus, skalotos oļus, lai viņš piespiež. Lai tur tāda smuka apakšiņa mums sanāk, ko neviens tāpatās nekad neredzēs, bet jā. Tāds mums te.